Tā, labrīt, kolēģi. Tad, ja kāds nav pieregistrējies, tad lūgums pieregistrēties Teritoriālās komitejas dēļ. Šobrīd mēs esam pieregistrēti 5 dalībnieki, līdz ar to mēs varam uzsākt sēdi. Šīs dienas sēdes darba kārtībā mums izskatīšanā ir 2 jautājumi, un līdz ar to mēs varam sākt ar pirmo darba kārtības jautājumu par Rēzeknes novada pašvaldības arhīva nolikuma izdošanu. Tātad, pamatojoties uz pašvaldību likuma 10. panta 1. daļu, 50. panta 1. daļu, kā arī valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta 1. daļas 2. punktu, Rēzeknes novada pašvaldības darba reglamenta 74.1 apakšpunktu, ir priekšlikums izdot Rēzeknes novada pašvaldības nolikumu. Noteikti, ka nolikums stājas spēkā 25. gada 2. janvārī un attiecīgi uzdot attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt pašvaldības arhīva publicēšana mājaslapā. Ar ko ir saistīta šī nolikuma izdošana? Šāds nolikums jau ir izdots un ir jau spēkā, bet ņemot vērā, kā šogad ir mainījušies dokumentu un arhīva pārvaldības noteikumi, līdz ar to ir nepieciešams, principā būtu jāveic grozījumi, bet ņemot vērā, kā grozījumi terminoloģiski sastāda diezgan lielu daļu, līdz ar to ir priekšlikums izdot jaunā redakcijā. Pamatā tas ir saistīts ar lietojamo vārdu salikumu, nav lietu nomenklatūra, bet gan ir dokumentu klasifikācijas schēma. Līdz ar to ir arī šis te grozījums. Arī terminoloģiski iepriekš tika lietots termins ilgtermiņā glabājamie dokumenti, tagad ir ilgstoši glabājami. Šādas nianses, bet tomēr tas nav precīzi, līdz ar to ir priekšlikums izdot šo arhīva nolikumu jaunā redakcijā, un tas ir netieši saistīts arī ar nākamo jautājumu. Tas īsumā būtu viss. Bet paši pamatprincipi nav mainījušies, kādi viņi arī ir. Tas, ko nosaka šis te pašvaldības arhīva nolikums, ir palicis tas pats, kas praktiski nozīmē, ka pašvaldības arhīvu veido gan pašvaldības iestāžu dokumenti, gan tostarp arī centrālās pārvaldes un domes dokumenti. Un tas ir reglamentēts ar šo dokumentu. Jā, paldies. Kolēģi, var kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināt kolēģiem balsot. Slēdzam balsojumu. Ar 5 balsīm pār lēmums pieņemts. Jā, un šīs dienas darba kārtības 2. jautājums mums ir par Rēzeknes novada pašvaldības 2025. gada 2. janvāra noteikumu numur 32 dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā izdošanu. Jā. Tātad, pamatoties uz pašvaldību likuma 10. panta 1. daļu, 50. panta 1. daļu, valsts pārvaldes iekārta 72. panta 1. daļas 1. punktu, ministru kabineta 2024. gada 7. maija noteikumu numuru 282 dokumentu un arhīva pārvaldības noteikumu 11.1 apakšpunktu, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības darba reglamenta 74.1 apakšpunktu ir priekšlikums izdot Rēzeknes novada pašvaldības 25. gada 2. janvāra noteikumus numur 32. Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība Rēzeknes novada pašvaldība. Noteikti, ka šie noteikumi stājas spēkā 25. gada 2. janvārī attīstības plānošanas nodaļā nodrošināt spēkā stājušos noteikumu publicēšanu mājaslapā. Un ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Rēzeknes novada pašvaldības 23. gada 20. aprīļa noteikumus numur 15. Ar tieši tādu pašu nosaukumu dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā. Tātad, kā jau es minēju arī iepriekš,
iepriekšējā ziņojumā, tātad pamatā šo noteikumu izdošana no jauna arī ir saistīta ar jauno dokumentu un arhīva pārvaldības noteikumu stāšanos spēkā. Arī tātad šajos noteikumos pamatā ir saistīti grozījumi ar ministru kabineta noteikumos un pašvaldības noteikumos lietoto terminoloģiju. Tātad pamatā lietu nomenklatūra ir aizstāta ar terminu dokumentu klasifikācijas schēma. Konceptuāli ir papildināta sadaļa par tiem dokumentiem, kas ir nododami bez iestādes vadītāja rezolūcijas, un tie ir, tātad ir papildināts 31. punkts ar 31.20 apakšpunktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma pārvaldības dienesta vadītājām tiek nodota korespondence par servitūtu līgumu noslēgšanu, izbeigšanu un ēku deklarācijas jautājumos. Un ir arī papildināts pie elektroniskajiem dokumentiem saistībā ar no nākamā gada ieviesto rēķinu XML formā pieņemšanu. Pārējais pēc būtības mainījies īsti nav. Tas arī ir viss īsumā. Par šiem e-pastiņiem tad es saprotu, no nākošā gada visa komunikācija ir tikai caur Nē, arī tagad šī komunikācija ir, šeit runa ir par tiem e-rēķiniem, kuriem no nākamā gada, kuri obligāti ir jāpieņem tādā specifiskā formā, ko sauc par XML. Šos rēķinus arī tās fiziskās personas, kurām ir aktivizētas e-adreses, varēs izveidot savā profilā. Un attiecīgi, bet šis ir obligāti jālieto, tas vairāk attiecas ne tikai uz iestādēm, arī tagad jau viņas lieto, bet vairāk skar šos individuālos komersantus, mazās komercsabiedrības vai individuālos darba veicējus. Arī pašvaldība pieņems arī tikai? Jā, protams, un jau arī pieņem. Bet attiecībā uz valsts iestādēm ir noteikts, ka šeit ir valsts un pašvaldības iestādes šo saņems ne tikai XML formā, bet arī PDF-ā. Tur ir tā. Bet tās ir tās jaunās izmaiņas, tas ir saistīts ar to, lai šos rēķinus, lai būtu atvieglota šī PVN, ar PVN saistīto deklarāciju iesniegšanu, jo turpmākais šie rēķini ir plānoti jau no 30. gada visā Eiropā. Un jau liela daļa valstu šim regulējumam pievienojas, un Latvija ir tā starpā. No nākamā gada, man liekas, Slovēnija vai tik nav, man liekas, arī vēl. Slovēnija tas, ko es uzreiz atcerējos, bet ir nosakātas 4 vai 5 valstis, kas no nākamā gada jau sāk ieviest. Bet, jebkurā gadījumā dokumentu aprite vairāk šajā gadījumā ir saistīta ar to, ka ir izdoti jauni dokumentu arhīva pārvaldības noteikumi, un šī lietu nomenklatūra, jeb dokumentu klasifikācijas schēma, gandrīz vai katrā 3. punktiņā ir minēta, līdz ar to bija terminoloģiski jāizstāja. Arī to, ko es minēju par tiem ilgtermiņā glabājumiem, pastāvīgi, ja ilgstoši glabājumiem dokumentiem, līdz ar to, tur ir tādas atsevišķas terminoloģiskās nianses, kas bija jāprecizē. Paldies. Kolēģi, vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot. Slēdzu balsošanu. Ar 5 balsīm par, lēmums pieņemts. Līdz ar to šīs dienas Teritoriālās komitejas darba kārtības 2 jautājumi ir izskatīti. Kolēģiem paldies par darbu, paldies ziņotājiem. Slēdzam sēdi.